ienākumus plānotos samazināt ar 2. Tad 45 pizzas beidzās 2 stundās, mums vairāk pizza nav. Bet kas labākais, mums arī produktu vairāk nav uz nākamo dienu. Jo tikai tad, kad tu dari to, kas tev patīk, tu esi laimīgs. Tikai tad tev ir interesanti. Lieta, tev ir vienmēr taisnība. Nē, veseliem saprātam, es uzskatu, ir taisnība. Personāla izmaksas, jebkura uzņēmuma darbā, viņas ir tāda milzīgi lielas. Lielāka. Kad ģimene dabū, nu vai tas ir labums, bet viņi dabū ēst tos produktus, kuriem beidzas termiņš. Labdien! Labdien! Prieks satikties. Marta. Labdien, Jānis. Ļoti patīkami. Tā, jūs esat Gotthardam kas? Es esmu Gotthardam mamma, tētis ir vēl tētis arī. Es esmu Gotthardam mamma, vecmāmiņa. Māsa. Auklīte, viss kopā. Jā, auklīte, istabene, ravētāja, dzelzpļāvēja. Nē, nu labi, ir cilvēki, kas par to rūpējās ikdienā, bet es esmu tas cilvēks, kurš viņu izdomāja. Bet kas ir Gotthards? Kas ir Gotthards? Gotthards, vēsturiski Gotthards ir cilvēks, kurš izveidoja Kurzemes hercogistu. Vēsturiski Gotthards ir tas vīrs, pateicoties kuram Latvijā sākās jaunie laiki. Un arī mūsu koncepcija bija tāda, ka mēs vēlējāmies parādīt kuldīgu, bet jaunu kuldīgu. Mēs negribējām kuldīgu iekapsulētu, tikai UNESCO, tikai vecas mājas, veci durvekliņķi, vecas gultas. Mēs gribējām jaunu, modernu kuldīgu. Viesnīca Gotthards ir izdomāta Covida laikā, atvērta 2023. gada vasarā un veltīta 4 slaveniem Kurzemes hercogiem – Gotthardam, Friedriham, Vilhelmam un Jēkabam Ketleriem. Tā ir viesnīca, viesnams vai kā jūs to paši dēvējat? Mēs viņu dēvējam par apartamentu viesnīcu. Tas ir mūsdienās Eiropā ļoti liels trends, jo tas galvenais koncepts ir dot cilvēkiem vairāk brīvas vietas, dot cilvēkiem lielākas iespējas pašiem parūpēties par sevi un pavadīt laiku tā, kā viņi vēlas. Viesnīca Gotthards Kuldīgā dibināta 2023. gadā. Apgrozījums pērn sasniedz 400 000 eiro. Vasaras sezonā strādā 3 darbinieki. Bet īstenībā jau tā, ka tu buko tās viesnīcas, ir cilvēki, kas skatās, cik veca ir viesnīca, ka viņam tas ir ļoti svarīgi, vai tas ir svarīgi šajā biznesā. Vai tas ir viens no kaut kādiem rādītājiem, ko jāņem vērā? Jā, noteikti jāņem vērā, tāpēc, ka mums jau visiem patīk jaunas gultas, nevis izgulētas. Pēc 10 gadiem tev ir vai nu viņas jāmaina, vai nu jāizliekās, ka tu esi speciāli paredzējis, ka viņi ir veci. Vai Gotthards jums pašiem ir tā kā jauns uzņēmējdarbības veids, tā ir jauna lieta, vai jums jau bija pieredze iepriekš? Viesnīcas lietā nebija, bet es jau vairāk kā 15 gadus organizēju kultūras ceļojumus. Tikai daudz ceļojot sanāca, ja? Nu tad ir sanācis ļoti daudz naktsmājas redzēt. Es esmu redzējusi 100 viesnīcu. Un arī pati vadot grupas un braucot ar grupām pa Eiropu un pa pasauli, tu redzi, ko tu gribētu, kas ir vajadzīgs un kas īsti nav vajadzīgs. Kas strādā, kas nestrādā. Kas strādā, kas nestrādā. Pilsētai ir ļoti jādomā par to, kā šos te turistus piesaistīt uz ilgāku laiku, lai viņiem šeit ir ko darīt. Jo nosaukums UNESCO, tas viss ir vajag forši, bet Eiropā ir 100 UNESCO pilsētu. 100. Un mums ir jāmēģina parādīt, ar ko tieši mūsu UNESCO ir labs. Domāju, ka kuldīgas iespēja ir tas vibes, tas, ko mēs varam piedāvāt, tā sajūtu. Tā atpūtas sajūta, tā brīvdienas sajūta, tā baudīšanas sajūta, tā ir tā, ko mēs šeit varam piedāvāt. Ejam skatīties. Jā, ejam. Ar ko man patīk uzņēmējdarbība? Ar to, ka tu visu laiku mācies. Tu visu laiku kustini smadzenes.
Latvijā jau sevišķi. Mums jau tie izaicinājumi ir drusku vairāk nekā citur. Mums ir tirgus mazāks, mums ir ārējo faktoru ietekme lielāka, bet tu visu laiku mācies. Tu visu laiku analizē, domā, skaties, kā varētu, kā nevarētu. Un tas galā attīst arī mūsu personību. Varbūt ir kāds padoms cilvēkiem, kas nodarbojās, ir sākuši tikko nodarboties ar uzņēmējdarbību, ko nevajadzētu darīt, esot uzņēmējiem, vai ko tieši vajadzētu darīt? Jā, mans ieteikums ir, veidojot naudas plūsmu, ienākumus plānotos, samazināt ar 2, izmaksas sareizināt ar 2. Un tad būs plus mīnus skaidrs, kas jūs gaida. Un vēl ir vienmēr jāatcerās, ka Latvijā īsti nedarbojas lielie marketinga principi, tāpēc, ka mums ir ļoti mazs tirgus un mums ir ļoti skaidri jāzina tā niša, kurā mēs gribam startēt. Mums ir burtiski jāierauga uz ielas tas savs patērētājs, jāvizualizē. Teiksim, es iedomājos Martu, es domāju, kas varētu Martai patikt? Kāda vieta varētu patikt Martai? Marta ir viena, vai Marta ir bērni? Kādā vietā viņa gribētu atpūsties? Kur viņa gribētu gulēt? Kur viņa gribētu sēdēt? Un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad jūs mēģināt piešķirt individualitāti jūsu klientam, tad jūs varat sākt domāt un to savu ideju attīstīt tālāk. Salīdzinoši ar lielajām valstīm mums ir jābūt ļoti, ļoti labiem. Mēs Latvijā esam pieraduši pie skaistām lietām. Latvieši ir estēti. Sakiet, ko gribi, latvieši ir estēti. Mums patīk skaistas lietas. Mums ļoti daudziem iedzīvotājiem ir ļoti laba gaume mākslā, mūzikā. Mēs zinām, kas ir labis. Un tas ir brīnišķīgi, bet tas padara darbu grūtāk. Lielajos tirgos šo te patērētāju ir tik daudz, ka viņi ir kā... Un arī piedāvājumi ir daudz, tad tās ekspektācija varbūt nav tik liela. Un tad veidojās tā situācija tāda, ka patērētāji, viņi ir kā siļķis, kas plūst gar Āfrikas krastu. Nebūs viena siļķa, būs nākamā. Mums ir tā kā Baltijas jūrā. Tu esi noķēris 2 butas, priecājies, tu esi viņas godam nopelnīgs. Ko darīt viesnīcām nesezonā? Likt akcijas, sludināt atlaides? Kāds tavs ieteikums? Nesezonā tu nepierunās cilvēku ceļot, ja viņš plānojas darīt. Tā, kad teiksim tā. Nē, tu redzi, tur ir reku weekends. Finanšu pamudinājums, protams, ka strādās vienmēr. Taču mans ieteikums drīzāk nesezonā būtu mēģināt saprast šāda tipa uzņēmumam, kas ir skaitās neliels uzņēmums, saprast, vai nav iespējams uzņēmējiem vienkārši nodarboties ar kaut ko, kas nes viņam lielāku ienākumu nesezonā. Viens no liksies dīvainiem ieteikumiem ir nodarboties ar kaut ko citu. Kaut vai lasīt grāmatas. Jā. Vai, ja tu spēj, es nezinu, kā to dara Itālijas restorāni, viņi kārtīgi norukā sezonā, un tad atpūš. Un pēc tam viņi brauc slēpot, investē sevī, skatās uz savu uzņēmumu no malas. Un tad viņi plāno nākošo sezonu. Un tad viņi domā, vai arī, teiksim, tieši tā, mēs varam mēģināt izmantot, attīstīt kādu vēl projektu paralēli. Šīs viesnīcas pamata ideja bija tieši veidot projektu, kas varētu būt pašfinansējošs. Pašpietiekams, bez lielas personāla iesaistes, jo personāla izmaksas jebkura uzņēmuma darbā, viņas sastāda milzīgi lielas. Viņas sastāda vislielāko, un cilvēkiem ir jāmaksā cilvēku cienīga alga. Piemēram, šeit meitene, kas šeit strādā un kas uzkop telpas, viņa saņem tādu pašu algu kā vasarā. Tāpēc, ka viņi jau nav vainīgi. Viņa nav vainīga pie tā, ka mums ir nesezona. Ideālā versijā, un ārzemēs tā ir, jo sevišķi Amerikā tas ir izplatīts, kad ir atsevišķi uzņēmumi, kuri specializējas noteiktu pakalpojumu sniegšanā.
Jums, piemēram, ārzemēs ir cleaning kompānijas, viesnīcas pašas pat nealgo personālu. Ir cleaning kompānijas, kuras nodarbina cilvēkus un kuras tad veids šo te pakalpojumu realizāciju, teiksim, visām kuldīgas viesnīcām. Viņiem ir autobuss, viņi atved darbiniekus, visi čik izdara, vai līdzīgi kā tiek uzkoptas lidmašīnas vai vēl kaut kas. Šitā forša niša īstenībā. Kāds skatās? Laba niša. Šāda kompānija, kas atnāk un iztīra viesnīcu. Jā, tāpēc, ka patiesībā pēc tā ir milzīgi liels pieprasījums. Gotharda saimniece Solvita Lapiņa lepojas ar klientu lojaltāti. Ir pat tādi viesi, kas pusotru gada laikā te atgriezušies jau 4 reizes. Kas ir tās foršās lietas, tad, kad tu esi uzņēmējs? Tas, ka tev ir brīvība. Brīvība? Jā. Ka tev viņas ir un tev viņas nav vispār. Jā, bet tev ir brīvība. Pirmkārt, tu vari realizēt savus sapņus un savas idejas. Tajā strādāšanā no 8 rītā vai atliek laika arī padomāt par tādiem biznesa mērķiem vai atzūmēties no tā, ko tu vispār dari un uz kurien tu ej. Jo man liekas, ka kaut kādā ziņā mana problēma varbūt ir arī strādājot savā uzņēmumā, ka es visu laiku strādāju un es nespēju varbūt tā kā paskatīties uz kurā virzienā tad mēs ar to visu laiku strādāšanu ejām. Un vai vispār ir svarīgi uzstādīt kaut kādus vēl augstākus mērķus nekā tu jau esi un iet uz viņiem vai labāk tās ikdienas? Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi saprast tās robežas. Mans, piemēram, darbs kā turoperatoram, es pati vadu grupas, es pati braucu, tāpēc, ka man tas ļoti patīk, un es zinu, ka es varu nodrošināt to kvalitāti, kuru es vēlos. Es zinu, ka es nevēlos taisīt turisma fabriku. Nosauksim to tā. Es zinu, ko es vēlos, un tajā brīdī, kad tu nodefinē mērķus, tad, jā, laiku pa laikam tu vienkārši sēžot, nezinu, uz terases vai ravējot dārzu. Tā ir baigi foršā padarīšana. Man ir liels dārzs, un tad, kad es ravēju dārzu, tad es varu, rokas dara kaut ko citu, un galva, tu vari padomāt, vai es vēlos kaut ko vēl, tā pašā biznesā. Un tad tu sev godīgi atbild uz jautājumu. Jā vai nē? Tad no atbildes tev iet nākamais stāsts par to, ka vai es vēlos to un to. Jo biznesā patiesībā tur ir kā purvā. Jo tālāk ej, jo grūtāk iznāk, jo grūtāk no viņa iznākt ārā. Reizēm uzņēmējiem ir uzskats, ka mazā uzņēmējdarbība tas ir kaut kas tāds, kas ir kā sekas mūsu vēsturei. Un ka rietumos tikpat kā vairs nav mazās uzņēmējdarbības. Tāpēc, ka tas, ko mēs šeit ieraugam no rietumiem, ir tikai vienīgi viņa lielā uzņēmējdarbība. Saprotam, vai ne? Tas, ko mēs redzam, ir tas, kā mēs uzskatām, ka tur ir. Un tam man vienmēr ir jālabo, ka nē, tur ir vairāk mazo uzņēmumu nekā pie mums. Īstenībā rietumos ir krietni nozīmīgāka daļa no koprodukta ir īstenībā mazā uzņēmējdarbība. Bet ko tu teiktu, Solvita, cilvēkam, kas skatās tagad un domā, es varētu, bet man tā kā bail, man nav naudas? Es viņam teiktu, ka lai viņš izdomā, kas viņam patiešām ļoti patīk, kas viņu pašu kā personību viņu aizrauj. Vai viņam patīk urpties skaitļos, vai viņam patīk runāt ar cilvēkiem, vai viņam patīk rūpēties par cilvēkiem. Tajā brīdī, kad tu esi izdomājis, kas tev patīk, tad tu sāc domāt tālāk. Kas varētu būt tajā jomā, kas man patiešām ļoti patīk, ko es varētu dot citiem. Un pēc tam mēģināt uzbūvēt produktu, projektu, pakalpojumu ar to, ka tu dari to, kas tev patīk. Jo tikai tad, kad tu dari to, kas tev patīk, tu esi laimīgs. Tikai tad tev ir interesanti. Kad cilvēks piekūst skaldīt malku, tas atsēžās uz bluķīša, atvelk elpu un iedzer melnu saldu tēju. Bet ko dara tad, ja piekūst no kino taisīšanas? Lūk, tad iekāpj vilcienā, aizbrauc uz Inču kalnu un atver picēriju Neapoliešu gaumē. Un nosauc to nevis par Inču kalnu picu, bet tādā vārdā, kas paliek prātā savas savādības dēļ. Piemēram, par muškenbāni.
Tieši tā pirms gada savu uzņēmējdarbības stāstu sāka kino operators Andrejs Rudzāts un scenāriste Tabita Rudzāte. Sveiki! Jānis! Andrejs. Prieks iepazīties. Jānis. Tabita. Čau. Tu biļetes arī var nopirkt? Biļetes nevar nopirkt. To mums daudz prasa. Jā. Tas ir tā kā pizzerija un arī tāds infopunkts. Domāju, mēs varētu pārdot it kā. Tādas kaut kādas biļetes. Varbūt pašvaldība var jums iedot tādas tiesības. Varbūt mēs paši varam taisīt, jā, savas Varbūt jūs biļetes. paši varat savus biļetes pārdot. Mēs jau redzējām, ka šī ir stacijas ēka, bet kas ir iekšā? Iekšā ir muškenbāns. Muškenbāns cep pizzas. Kas ir muškenbāns vispār? Tam ir ļoti daudz un dažādas versijas. Pirmā versija bija tāda, ka savulaik Inčukalnā, kad būvēja šo dzelzceļu, bijis kara inženieris Johans Muške, baltvācietis, ja, tātad dzelzceļa inženieris, būvēja šo dzelzceļu, un tā ir viena no versijām. Nākamā versija ir tāda, ka ir bijis tirgotājs Muškins, kurš uzbūvēja to pirmo mūru ēku Inčukalnā. Bet tā īstā versija, ko mēs izvēlamies, kā mēs stāstam, bet īstā Kāda ir tā versija, leģenda? īstā versija Muškens ir šis te. Tas ir Covida laikā mums puika taisīja tādas aplikācijas. Un viņas dažas tādas dzīvespriecīgākas, dažas pavisam tādas pabriesmīgas, un tas Muškens. Un tā, ka mēs gribējām nosaukumu atrast savai pizzerijai, mums bija tāds konsīlijs, kur daudz cilvēku piedalījās, un tad dažādas versijas, kā perona pica, jo gribētu dzelzceļu it kā, un kādas netika pica, un tā kā likās, ka tas kaut kur redzēts, kaut kur garlaicīgs un neinteresants. Un Miķels, sēžot stūrī, viņš saka, ka muškenbānis. Un visi tā, baigi smieklīgi. Tad mēs tā padomājam, bet tas ir ļoti interesants nosaukums, jo tas tiešām uzdod jautājumu, kas tas ir. Un to arī cilvēki atcerās. Muškenbāns ir pizzerija Inčukalnā, kas izveidota pirms gada. Tajā strādā 3 darbinieki. Uzņēmuma apgrozījums pērn sasniedz 90 000 eiro. Ik mēnesi Muškenbāns izcep ap 700 pizzu. Ja jums būtu vēlreiz viss tas jādara, jūs to darīt? To ir ļoti grūti pateikt. Mēs atgriezties atpakaļ nevaram nekad. Jo, protams, ka sākām mēs ar daudz, tādām mazākām ambīcijām un absolūti hobija līmenī, bet tad izrādījās, ka hobija līmenī ir lietas, ko vienkārši nevar izdarīt. Un pizzerija īsti nevar uztaisīt hobija līmenī. Kaut kādā ziņā tad cilvēks atnāk un viņš sagaida, ka te būs pizzerija un te būs pizza. Jo, mums jau sākotnēji viena no lielākajām problēmām bija, ka mums pat tāda atsauksme ir. Pirmā pizzerija, kur pizzas beidzas 3 stundas pirms darba laika beigām. Un no vienas puses mēs domājam, ka mēs varam lepoties, uz krekliņiem sev rakstīt, rekā, bet no otras puses arī nav labi, vai nepievilkt klienti un tā. Tā kā vienā brīdī, tas paliek nopietni un jā. Šādam uzņēmumam un tieši šī pārēja no tā hobija uz kaut kādu biznesu, varbūt viņi ir sarežģīti ar to, ka mēs jau esam vieni paši un šajā jomā diezgan ierobežotām zināšanām. Mums nav tāda pieredze, sabiedriskajā ēdināšanā, lai mēs iesākam vispār to, ka mums pat nav produktu piegādātāji. Tad mēs saprotam, mums vajag piegādātājs, ja. Tad mēs nostrādājam ko laiciņu, un mēs saprotam, bet mums arī grāmatvedība kaut kā tur ir jāsakārto, jo to ēdināšanu tagad apgrozījums liels, varbūt tas ieņēmums nav tik liels, bet apgrozījums liels, un tā kā, tur tā mazākā kļūda pēkšņi jau var būt bīstami, ja. Muškenbāns ir stāsts ne tikai par pizzu cepšanu, bet arī par ieiešanu kādā tev pavisam svešā pasaulē, kurā tu neko nesaproti, bet kura tev dod pavisam jaunu būšanu un darīšanu. Jūs abi esat radoši cilvēki un vispār no citām sfērām atnākuši. No citas sfēras vispār nav tik kā garlaicīgi. Jo man liekas, tas, nezinu, jūs esat abi filmu industrijā un ka tas ir kaut kas tāds ļoti aizraujoši un radoši, ka šis ir tomēr kaut kāda nolaišanās bišķīts uz zemes un jā, tur rīvēt sieru. Es varu par to pateikt, jo no Andrejam jau kā viņš ir tāds, kā operators tomēr vienmēr bijis uz laukuma. Un es esmu tā, kas ir sēdējis mājās pie datora, principā. Man ir kaut kāda pirmā tāda vispār komunikācija ar cilvēkiem, kur es visu laiku esmu, kas man ir kaut kas ļoti, ļoti svešs, bet pārsteidzošā kārtā tas ir pat interesanti. Tas notiek labi sev pamudināt. Tas ir kaut kas pilnīgi tā kā pretējs tam, kā es sevi iztēlojos, bet kaut kā tu to pieņem un dari, un tas... Nē, man patīk, jā.
to nevajag pārspīlēt. Jā, bet ar filmu industriju, protams, mums pastāv šis uzskats, ka tā filmu industrija tāda radoša un ka tas ir tāds lidojums, bet jāsaka, tā vide viņa ir ļoti, ļoti stresaina, ar ļoti ierobežotām darba stundām un faktiski vide, kas savus upurus vairāk mudina, teiksim, uz antisociālu rīcību, alkoholismu un teiksim, tu pārsvarā neredzi savu ģimeni, neesi mājās, visu laiku esi projām, un tad likās, ka, šis viesmīlības, teiksim, uzņēmums, viņš varētu būt tāda miera saliņa, kur tu atnāc un, uzcepa kādai picai, atbrauc draugi, un tad izrādījās, ka šeit viss ir tieši tas pats. Tas stress ir tieši tikpat daudz, un viss pārējie. Plus vienīgais labums ir, ka ģimene dabū, vai tas ir labums, bet viņi dabū ēst tos produktus, kuriem beidzas termiņš. Jo tos jau mēs klientiem nedodam. Es kādā brīdī diezgan nopietni tā pievērsos ēdienam. Un tā, tiešām pat varbūt pa segmentiem tur tā kā mēģināju atrast, teiksim, labāko receptūru, tur šašlikam, un tad es tur eksperimentēju, līdz sasniedzu kaut kādu, manuprāt, labu rezultātu. Un tā ēst gatavošana, viņa kaut kā ļoti man ieinteresēja. Protams, man ļoti draugi daudz teica, ka nevajag jaukt ēst gatavošanu ar biznesu, ja? Ka tas būs kaut kas pavisam cits, un man viņiem jāpiekrīt, jā. Tomēr, man kā liekas, ka viss var būt bizness, jebkas, kas ir vērtīgs. Ja lieta ir garšīga beigās, tas ir bizness. Vai mēs varam ieraudzīt, kā tas notiek? Sajust drēbi. Jā, mēs varētu kaut ko padarīt, Andrej. Labā dienā Muškenbānī pārdodā 50 picu. Te nāk gan inču kalnieši, gan brauc no Rīgas un citām vietām. Tas mans personīgais piegājiens. Gradzens, jā. Baigi lielais gradzens būs. Lieli, jā? Ok. Es jau jūtu, kaut kas man neaizgāja. Un to vidiņu palīdz dzimtēt? Pizza disko. Bet izskatās ļoti efektīgi šī darbošanās, jāsaka. Es pēc to jānāk pie mums brīvdienās piestrādāt. Ai. Jāņķi ļauj garenā pizza. Jā. Tā, es gribēju uzlikt tieši 2 ripiņas ar desu. Šādi. Paga, vai tas ir jāliek pa virssieram vai zem siera? Pa virssieram. Ai. Aiziet. Perfekti. Bet kāpēc šī vieta vispār tika izvēlēta kā stratēģiski vispiemērotākā pizzērijai? Es nezinu, vai stratēģiski pirmkārt ir tas, kas ir pieejams. Jā. Un mums arī bija pieejama pat mazliet centrālāk. Cik inču kalnā kaut kas varbūt centrālāk vai mazāk, tas tāds. Bet stacija un vispār dzelzceļš jau ir tāds, kinematogrāfistiem vispār svēta lieta, vilciens. Tas ir, tā kā sapnis par to, ka tu kaut kur dosies vai ne. Tā, tas ir diezgan tagad ir lietas apakšā to. Mēģini grozīt viņu. Tad jau tev to viņi gatavi. Kā domā, visi inču kalni iedzīvotāji šeit bijuši? Nav. Mēs aizvien ir gads jau pagājis, un ik pa brīdim kāds parādās un saka, mēs te pirmo reizi pie jums. Jā? Tā es teiktu, ka viņi ir gatavi. Tik ātri, ja? Bet tu saki, ka vismaz gadu vajag, lai saprastu, ka tu vispār esi, kaut kādā vietā. Jā, jo tas ir vairāk ar to. Mūsdienās gan ir jauni uzņēmējdarbības veidi, ko sauc par pop-up ražošanu un pop-up tirdzniecību. Tur, protams, tas gads jau ir maksimālā robeža. Bet, ja tu gribi taisīt kaut ko tādu, kas paliek cilvēkam prātā, tikai caur atkārtot uzvedību, tikai caur atkārtot darbību. Te var redzēt salīdzinājumu. Meistars un Margarita. Es domāju, ka ļoti cikls viss kārtībā. Paldies par laipnajiem vārdiem. Tiem jauniem uzņēmējiem, kuri no mākslu pasaules plāno lēkt biznesa pasaulē, Andrejs iesaka būt gataviem saskarsmē ar formālām prasībām no valsts puses. Tabita piebilst, esiet gatavi savu dzīvi un ikdienu plānot, jo ar uzņēmumu ir tāpat kā ar suni vai kaķi. Gribi braukt uz Tenerifi, atrod kādu, kurš to pieskatīs. Tā, jūs pasūtījāt piciņu? Jā, es 2 pasūtīju. Šķībā ar desiņu. Tā bija jums, jā? Jā, paldies. Un meistara pica. Perfektā. Ar 1, 2 desiņām.
teiksim, ja mēs esam bijuši tajā savā kino vidē, jau, nu, teiksim, Inčukalnā, kādam saka, nu, esam tur kino operators. Nu, viņi tā, nu, labi. Nu, tas mazliet slims cilvēks ir, bet, nu, okei, nu, tie jau savējis. Jā. Un tu arī zini būtībā savus divus kaimiņus un savu santehniķi, ja? Jā. Tad tagad jau tā, ka Inčukalnā tu visus zini, tu esi tās čalis, kurš tās picas cep. Un arī mēs paši iepazīstam ļoti tiešām, nu, dažādu spektru tie cilvēki, kas pie mums brauc. Un arī liels prieks ir, protams, ka daudz saka, ka viss ir labi. Tiešām, jā, saka ļoti daudz, tā saka labus vārdus, un tas, protams, Bet tā atzinība. Inčukalnā nebija daudz kafēnīcas. Es vienkārši atceros, ka mēs esam kaut kur braukuši te filmēt, tad vienmēr ir, man liekas, tikai viena kafēnīca bija. Tā ir taisnība, tagad ir divas. Tagad ir divas, jā. Jūs un vēl viena. Bet mēs kaut kā nekonkurējam, ja patiesībā tie klienti dalās, un mums ir, teiksim, tikai pīcis, mēs tur nepiedāvājam to, kas ir viņiem, un jāsaka, man liekas, ka mēs tur ļoti labi pat sadzīvojam. Kad jūs sākāt to visu domu un ideju par Muškinbāru, jūs to secinājāt, ka mēs te dzīvojam un te nav? Vai kāds... Nē, principā tā jau tā doma bija, man liekas, ka tas jau arī tāds, nu, tās vidējās kopienai dot kaut ko, nu, ko mēs varam... lai mēs kaut kā varētu arī paši izdzīvot, un arī tas būtu, nu, tā kā citiem. Lai ir tāda forša vieta, tas jau ir tāda arī mazliet misijas apziņa tajā visā. Jāsaka, pie mums bija atnācis arī, nu, kā konkurenti, bet, nu, varbūt nekonkurenti saimnieks, un viņš teica, zin kā forši, Džek, Inčukalns ir 2 reizes lielāks. Tieši tā, jā. Cilvēki, kurš tā kā skatās, domāju, es arī varētu kaut ko, ka tev tā gruz tā, nezinu, tā domas iekšā. Man liekas, ka vienmēr vajag darīt. Ja tev tas ir gribās un tu to redzi, man liekas, ka tas jau mūsu vidi bagātina. Latviju, jebkurš šāds pasākums. Nu, vienīgais gan, ko es noteikti ieteiktu, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka visas kalkulācijas, ko mēs taisījām pirms atvēršanas, sabruka pirmajā nedēļā. Nē, viņas absolūti bija, nu, pilnīgi nepareizi. Mēs pirmajā dienā, 45 picas un būs labi. Tad 45 picas beidzās 2 stundās, mums vairāk pica nav. Bet kas labākais, mums arī produktu vairāk nav uz nākamo dienu. Un mums nav piegādes līguma. Tā kā visas kalkulācijas, ko jūs veiksiet, viņas ir izmetamas. Un labākajā gadījumā būs 2 reizes sliktāk, nekā jūs plānojāt. Bez satraukumiem jau uzņēmējdarbība nenotiek. Bet ļoti reti, kad gadās, kad šie satraukumi citādāk mūsu atmiņā saglabājas kā vien ar smaidu. Reti, ka ir cilvēki, kas ir ļaunatminīgi pēc dabas. Varbūt tad tiem arī būtu uzmanīgi jādomā, vai būt par uzņēmējiem. Bet vispārēji, protams, ka tajā brīdī tā liekas pasaules traģēdija un viss tagad ir slikti, bet dzīvot aizvien tālāk. Cevišķi uzņēmējdarbībā dzīvot aizvien tālāk, saskaroties ar tām problēmām, ar kurām tu aizvien jaunām un lielākām saskaries, tās vecās liekas, tā kā... Aizmirstās. Kas tas tāds vispār? Jā, tas nav. Bet man liekas, vēl ir tāda lieta, tiešām, kā jau jūs teicāt, ka mēs esam no pilnīgi citas sfēras un pārmetušies uz kaut ko tādu. Un visu laiku tiešām ļoti jāmācās un jārisina katru reizi šīs problēmas. Un, man cikot, savu tā smadzenes baigi jāpārstāda. Un, man liekas, tādā pusmūžā tas tomēr ļoti veselīgs. Jo tas, man liekas, attālina kaut kādas demences un tādas lietas. Lietiem ir vienmēr taisnība. Nē, noteikti nav. Vismaz nepiemārs. Kam ir taisnība? Veseliem saprātam, es uzskatu, ir taisnība.